Октам, тадрам, октим, тидрим, октица, тидрица, бом. Уж садо палада, уж стало голо, октам, тадрам, октим, тидрим, октица, тидрица, бом. Nukun do palada, pirogo golu, oktām. Labdien, labvakar jau jāsaka, vakars tuvojas. Cienījamie Reizeknas novada iedzīvotāji, godātie viesi, draugi no Lietuvas. Mīļie tautieši, šovakar pirms mūsu valsts dzimšanas dienas mēs pulcējamies šeit Ozolēnē, Latgales sirdī. Ja mēs paskatāmies kartē, tad Ozolēna ir tā vieta, kur tiešām tā veido Latgales vidu, precīzu Latgales vidu un Latgales sirdi. Lai ar siltumu, dziesmu un kopības sajūtu svinētu Latviju. Mūsu valsts stiprums vienmēr ir bijis cilvēkos, darbīgos, godīgos un sirds bagātos, kuri mīl savu zemi un kop to, kā kopi senu ozolu, lai tas nestu jaunas lapas un zarus nākotnē. Latvijas neatkarība ir ne tikai vēstures lapuses, bet dzīva vērtība, ko stiprinām ikdienas. Savos darbos savstarpējā cieņā un mīlestībā, pret savu vietu un cilvēkiem apkārt, lai arī pasaulē ir nemieris, mēs zinām, vienoti ar stipru garu un ticību savām saknēm mēs spējam daudz. Atcerēsimies, kā arī Baltijas atmodas laikos mūsu tautas stāvēja plecu pie pleca, ticībā, brīvībai un demokrātijai. Tās bija dienas, kad Baltijas ceļā mūs vienoja dzīva cilvēciska saite, kas līdz šodienai palikusi ir mūsu sirdīs. Tā bija, ir un būs mūsu kopīgā spēka zīme, ka tikai kopā mēs varam saglabāt un stiprināt, ko reiz izcīnījām. Īpašu prieku šovakar sagādā draugu klātbūtne no Lietuvas. Rokišķu pašvaldības vadītājs Valērijus Rancevas un Rokišķu mākslinieciskie kolektīvi. Jūsu dalība šajos svētkos atgādina, ka mūsu tautas vieno kopīgas vērtības – brīvība, draudzība un kultūras bagātība. Paldies jums par šo sadarbību, lai tā kļūst vēl ciešāka un stiprāka. Lai šis vakars ir apliecinājums tam, ka kopā mēs varam veidot stipru un gaišu nākotni. Lai katra dziesma, katrs smaids un katra gaismiņa šajā vakarā kļūst par pateicību Latvijai, mūsu mājām, mūsu spēkam, mūsu mūžībai. Paldies visiem, kas šovakar esat kopā, un īpaši paldies mākslinieciskajiem kolektīviem, kas ar savu dziesmu un dejām ienes siltumu un prieku šajos svētkos. Sveicu visus valsts svētkos! Su artėjančia Latvijos nepriklausomybės paskelbimo diena. Ši diena primena mums visiems, kokia brangi yra laisvė ir kaip svarbu ją saugoti. Lietuva ir Latvija nuo seno dalinasi bendra istorija. Kartu išgyvenome sunkumus, kovojame už savo kalbą, kultūrą ir nepriklausomybę. Ši draugystė ir bendras siekis būti laisviems vienija ir sieja mus iki šiol. Rokiškio rajono savivaldybė džiaugiasi galėdama prisidėti prie jūsų garbios šventės ir dovanoja mūsų krašto atlikėjų koncertą. Tegul muzika tampa dar vienu tiltu tarp mūsų tautų ir primena, kad laisvė tai yra vertybė, kurią saugome kartu. Ir žinoma, tariame nuoširdų ačiū už šiltą priėmimą ir tikime Jūs gaidāmajā Latvijas neatkarības dienā. Šī diena mums visiem atgādina, cik dārga ir brīvība un cik svarīgi ir to aizsargāt. Lietuvai un Latvijai ir kopīga vēsture. Kopā esam pārdzīvojuši grūtības, cīnījušies par savu valodu, kultūru un neatkarību. Šī draudzība un kopīgā tieksme būt brīviem mūs vieno līdz pat šai dienai. Rokiškju rajona pašvaldība priecājas dot savu ieguldījumu jūsu svētkos un pasniegt savas valsts mākslinieku koncertu jums dāvanā. Lai mūzika kļūst par vēl vienu tiltu starp mūsu tautām un atgādina mums, ka brīvība ir vērtība, ko mēs kopā aizsargājam.
Sirsnīgi pateicamies par silto uzņemšanu un vēlam jums skaistus svētkus un brīnišķīgu koncertu.
Joduvas tautas mūzikas grupa Vižantā.